Mēs visi, kas esam glābti, esam saņēmuši Dieva žēlastības pavēli sludināt evaņģeliju pa visu pasauli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja vēlies atklāt Dieva gribu savai dzīvē, tad šis ir sākuma punkts. Lai kas tu būtu un kur tu būtu, Dieva izvēle ir pati labākā. Jau no paša iesākuma In-Touch ministrija mērķis ir bijis vest cilvēkus visā pasaulē, tuvākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprināt vietējo draudzi. Pateicoties jums, In-Touch ministrija katru gadu aizsniedz ar vien jaunus cilvēkus ar labo pestīšanas vēsti un apsolījumu par dzīves pārpilnību, kas atrodama vien Jēzu Kristu. 2022. gadā būs pagājuši 45 gadi, kopš svinam Dieva uzticamību, visā pasaulē vadot cilvēkus tuvākās attiecībās ar Jēzu Kristu. Ceram, ka arī jūs pievienosieties mūsu kopienai, lai godinātu Dieva darbu savā ikdienas dzīvē. Vakar, šodien un rīt. Raidījums Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts mūsu drosmes avots. Kad tu dzirdi vārdu evaņģēlijs, vai tu domā par Jēzu, krustu, Jāņa 3.16 vai par Bībeli? Par ko tu domā, kad dzirdi kādu runājam par krustu, par evaņģēliju? Asociācijas ir dažādas. Viens no iemesliem, kāpēc tik daudz neizprot, ko īsti nozīmē kristīga dzīve, to nepiedzīvo un nedalās ar savu ticību, ir šis viens vārds – evaņģēlijs. Viņi pat saka, ka ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam glābējam, tomēr nevar pateikt, kas ir evaņģēlijs. Ja kāds tev jautātu, kas ir evaņģēlijs, ko tu teiktu? Paskaidro man, kas ir evaņģēlijs, ko tu atbildētu? Tā kā mums trūkst pārliecība pašiem par sevi, mēs neesam drosmīgi. Reizēm mēs ļaujam citiem sevi iebiedēt, jo mums šķiet, ka viņi zina labāk par mums. Nereti mums šķiet, ka tas, kas viņiem ir sakāms, ir svarīgāks par to, kas mums ir sakāms. Tomēr nekas nevar būt tālāk no patiesības, ja saprotam evaņģēliju. Ja tu to nesaproti, tad viegli ir ļauties iebiedēšanai. Kas tad ir evaņģēlijs? Ikvienam ticīgajam, gan šajā mirklī, gan katru dienu, ir vajadzīga drosme un pārliecība. Mēs ikdienā sastopamies ar tik daudz muļķībām, tik daudz filozofiju un dažādu ideju, kas ir pilnīgi nebībliskas. Tāpēc pirms šodien dosimies prom, es gribu, lai jūs saprastu, kas tad īsti ir evaņģēlijs. Un iesākumā aplūkosim kādu vietu evaņģēlijām bija Jēzus dzīvē. Lūkas evaņģēlija 4. nodaļā iesākot savu kalpošanu, Jēzus teica: Dieva gars ir uz mani, jo viņš mani ir svaidījis sludināt evaņģēliju. Jēzus dodas no vienas pilsētas uz otru, sludinot un mācot gan Galilejā, gan citos apgabalos. Visur, kur viņš gāja, viņš runāja par Dieva valstību un Dieva valstības evaņģēliju.
Kad Jēzus atgriezās dzimtajā pilsētā Nāceretē, viņš saka, ka pravietis savā dzimtenē netiek pieņemts un sāka sludināt sinagogā. Cilvēki bija pārsteigti. Cilvēki izteica viņam savu apbrīnu. Šķita, ka labāk jau vairs nevar būt. Tad viņš savā uzrunā sniedza kādu ilustrāciju, un jau nākamajā brīdī redzam, ka klausītāji kļūst tik nikni, ka izdzen Jēzu no sinagogas un gatavojas Jēzu nogalināt, nogrūžot to no klints. Jēzus aizgāja prom. Kā redzam, evaņģēlijs cilvēkus ietekmē dažādi. Vēl rakstos lasām, ka Jēzus pavadīja laiku arī ar saviem mācekļiem, runājot par evaņģēliju un skaidrojot, kā to nodot tālāk. Marka evaņģēlija 16. nodaļā: ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Jēzus vēlējās, ka mācekļi izplatītu evaņģēlija vēsti pa visu pasauli. Viņš tos sūtīja sludināt. Jēzus teica, pirms jūs ejat, es gribu, lai jūs topat Dieva gara piepildīti. Palieciet Jeruzalemē, līdz pār jums būs nācis svētais gars. Tas bija evaņģēlijs Jēzus dzīvē. Bet tagad par apostuli Pāvilu. Evaņģēlija loma apostuļa Pāvila dzīvē. Atvērsim vēstules Romiešiem 1. nodaļu. Šī vēstule ir ļoti teoloģiska Bībeles grāmata. Pāvils raksta vēstules Romiešiem. Pāvils, Kristus, Jēzus kalps, aicināts apostolis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju. Šeit viņš to sauc par Dieva evaņģēliju. Arī vēstules Tesaloniķiešiem 2. nodaļā viņš 3 reizes atsaucas kā Dieva evaņģēlijs, ko viņš jau iepriekš apsolījis caur saviem praviešiem svētajos rakstos par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušajiem svētajā garā ir atklājies kā Dieva dēls spēkā. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apostoļa amatu, lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas, pie kurām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie, visiem Dieva mīļotiem, aicinātiem svētajiem Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Viņš raksta, jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Es gribu, lai jūs redzētu, kāda vieta evaņģēlijam bija Pāvila dzīvē. Un lai šodien, aizejot mājās, vai beidzoties šai pārraidē, arī jūs saprastu, kas tad ir evaņģēlijs. Lai jūs skaidrāk ieraudzītu savu atbildību Dieva priekšā dalīties ar Jēzus Kristus evaņģēliju ar apkārtējiem. Padomāsim, ko Pāvils saka 1. pantā. Viņš raksta, ir izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju. Dievs Pāvilu izredzēja kā apostuli, kā sludinātāju un Kristus evaņģēlija misionāru. Šīs pašas nodaļas 14., 15. un 16. pantā lasām, ko viņš saka par savu motivāciju. Jo esmu parādnieks grieķiem un barbariem. Viņš runāja ar grieķiem, kuri tika uzskatīti par ļoti zinošiem, kuru civilizācija nav pārspēta. Viņš saka, jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Pāvils saka, es jūtos parādā sludināt patiesību.
Ļaujiet man jums pajautāt, vai arī jūs jūtat pienākumu kādam sludināt evaņģēliju? Pienākums norāda uz atbildību. Vai jūs izjūtat atbildību? Ja jūs izjūtat šādu pienākumu sludināt evaņģēliju, ar ko tad sākt? Ar savu ģimeni. Ikviena ticīga tēva pienākums ir katru dienu mācīt saviem bērniem Jēzus Kristus evaņģēlija patiesību. Katras mātes pienākums ir jau no agrām dienām saviem bērniem mācīt evaņģēliju, kā arī to izdzīvot savā dzīvē. Mums visiem ir pienākums. Jums ir draugi, kas vēl nav kristieši. Jūs pazīstat evaņģēlija patiesību, kas ir vienīgā vēsts, kas var cilvēku no zemes pārcelt debesīs. Tas ir mūsu pienākums. Jēzus teica, ejiet pa visu zemi un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tu teiksi, es neesmu sludinātājs. Tev nav jābūt sludinātājam. Tev ir vajadzīga tikai pati vēsts. Tev ir savu pieredze ar Kristu, tev ir vēsts, un tavs pienākums ir dalīties tajā ar tiem, kas to vēl nepazīst. Tu teiksi, ja nu viņi neklausās, ko darīja apostols Pāvils? Viņš turpināja runāt. Viņš teica, ka nekautrējās no evaņģēlija, lai ko citi teiktu, vai viņi tam ticēja vai nē. Mums ir pienākums. Ik viens tēvs jūt pienākumu rūpēties par savu ģimeni, un tā tam jābūt gan finansiāli, gan visos citos veidos. Bet kā tad ir ar evaņģēliju? Mums ir pienākums to mācīt savai ģimenei, un pienākums pašam dzīvot dievbijīgu dzīvi. Pāvils teica, ka ne tikai izjūt pienākumu sludināt, ne tikai jūtas parādā, bet arī to vēlas no sirds. Viņš saka, ka viņā kaut kas deg un mudina. Vai starp jums ir kāds, kas var teikt, es no sirds vēlos stāstīt par Kristu, esmu gatavs dalīties ar savu liecību, es vēlos redzēt, ka kāds tiek glābts, esmu gatavs darīt visu nepieciešamo, lai cilvēki dzirdētu evaņģēliju. Cilvēki ilgojas pēc darba, ilgojas pēc jaunas mašīnas, ilgojas saglabāt savu māju vai iegādāties jaunu. Cilvēki ilgojas pēc kvalitatīva apģērba un vēl pēc daudz kā cita. Bet vai ilgojamies pēc paša svarīgākā, pēc Jēzus Kristus evaņģēlija? Nav citas vēsts, kas tai līdzinātos. Vai ir kāds, kam tu ilgojies to pavēstīt? Kad Dievs uzrunā tavu sirdi, tu sajutīsi ilgas un gatavību dalīties ar šo vēsti. Vai vispār ir iespējams par to nerunāt? Tā ir pati spēcīgākā vēsts pasaulē. Tu vari izaicināt jebkuru, pastāsti man savu stāstu, es pastāstīšu evaņģēliju. Pāvils saka, ka ne tikai izjūt pienākumu, bet arī patiesi vēlas to darīt. Es no tā nekaunos. Cik daudz no jums kaunās no evaņģēlija un to pat neapzinās? Kad tu izpratīsi, kas ir evaņģēlijs, un cik vienkārši to ir paskaidrot citiem, tu gribēsi to darīt. Tu katru dienu satiec cilvēkus, kuri ir izsalkuši, kas nezina, ko īsti dzīvē meklē. Ja sāksi runāt par baznīcu, tad cilvēki būs noraidoši. Nesāc ar baznīcu, sāc ar otra sāpēm. Vairums cilvēku par kaut ko raizējas. Ar to tad arī sāc. Ja šķiet, ka šis ir viens no tiem lepnajiem cilvēkiem, kuram viss ir kārtībā, tad zini, ka tas ir tikai apmāns. Mēģini atmaskot šos apmānus. Meklē tos, kas ir gatavi atzīt savas sāpes. Un lūdzu, lai Dievs tas kungs atver tev īstās durvis. Tu teiksi, kā es varu zināt, ka viņš atvērs durvis? Ja esi gatavs to darīt, viņš atvērs durvis un tu uzreiz zināsi, ka tā ir tava iespēja. Tu varbūt teiksi, bet ja nu viņi saka to un to, nav nozīme, ko viņi saka. Kad izrādām patiesu interesi par otru, aizsargmūri krīt. Ja viņi dzīvo grēkā, tava klātbūtne vien var kļūt par īstu traucēkli, jo viņi zina, ka tu dzīvo dievbijīgu dzīvi, atšķirīgu no viņiem, un tāpēc viņi negrib ar tevi ielaisties sarunās. Sāc par viņiem lūgt, lai Dievs liek viņiem justies tik nožēlojami. Tu domā, ka viņi neatbildēs uz tādu lūgšanu? Atbildēs.
Jēzus teica, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Viņš to neteica tikai saujiņai mācekļu, viņš to teica mums visiem, jo katram no mums ir sava pasaule. Un dota iespēja uzrunāt. Pāvils saka, tas ir mans pienākums, un es ilgojos to darīt. Bez tam es nekaunos. Parunāsim par evaņģēlija dabu. Vārds evaņģēlijs nāk no grieķu valodas. Evangelion. Diezgan garš vārds, kas tulkots kā evaņģēlijs. Tas nozīmē labā vēsts. Vārds evaņģēlijs nozīmē labā vēsts. Kad kāds jums jautās, kas ir evaņģēlijs, jūs varētu atbildēt, tā ir Jēzus Kristus labā vēsts. Viņa pestīšanas piedāvājums caur viņa nāvi, apbedīšanu un augšām celšanos, ko saņemam ticībā. Atvērsim pirmo vēstuli korintiešiem 15:1-4, jo kur tad šo domu es atradu? Dieva vārdā, pirmās vēstules korintiešiem 15. nodaļā. Visa šī nodaļa veltīta augšām celšanās notikumam. Pāvils iesāk ar zīmīgiem vārdiem. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums dod arī pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Jūs tam esat no sirds ticējuši, citādi jūs būtu vēl tik kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu. Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš ir aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Tā arī ir evaņģēlija būtība. Kad tam uzticos, tas kļūst par patiesību, kas pārveido manu dzīvi. Tāpēc, ja kāds tev jautā, kas ir evaņģēlijs, atceries šos vārdus. Tā ir Jēzus Kristus evaņģēlija labā vēsts, un viņa pestīšanas piedāvājums ticībā. Tu tici, ka viņš nomira un pilnībā samaksāja tava grēka parādu. Jēzus Kristus, Dieva dēls, Tēva sūtīts, ienāca pasaulē, lai nomirtu pie krusta un samaksātu mūsu grēka parādu, tad tiktu apbedīts un augšām celts un dāvātu mums pestīšanu ticībā. Lūk, evaņģēlijs. Kad šodien izies pa šīm durvīm, izslēgs televīziju vai radio, tavs pienākums ir pārdomāt šo vēsti par pestīšanu ticībā Jēzum Kristum un viņa nāvē Golgātā. Tavs pienākums ir ticēt. Kad tici un tava dzīve tiek mainīta, tavs pienākums ir ar to dalīties. Tieši tāda bija Jēzus lielās pavēles būtība. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Tu teiksi, jā, bet es nevaru doties pa visu pasauli. Tev ir tava pasaule. Tava pasaule var būt liela vai maza, bet mums ir pienākums. Mums būtu jāvēlas to no sirds. Mums nevajadzētu izjust kaunu un būt gataviem aizstāvēt evaņģēliju, ka tas ir nepieciešams. Tu teiksi, jā, bet es nezinu, ko teikt. Labākais, ko teikt, ir, ļauj man pastāstīt, kas notika ar mani tajā dienā, kad ieliku savu dzīvi Dieva rokās, un uzticējos viņam kā savam glābējam. Mums ir uzticēta vēsts. Ja padomājam, ko par to teicis apostols Pāvils, neko labāku jau laikam pateikt nevar. Evaņģēlijs, Dieva žēlastības labā vēsts, kas mums dota pēc Jēzus Kristus nāves, apglabāšanas un augšām celšanās, un tai nav otras līdzīgas. Tā ir vislabākā vēsts. Neiedomājami, ka Dievs mūs tik ļoti mīl. Tā ir vienīgā vēsts, kas ļauj mums uzzināt Dieva gribu, spēku izdzīvot Dieva gribu, saņemt Dieva apsolījumu par mieru un aizsardzību. Nav citas vēsts tai līdzīgas. Gribu jums kaut ko parādīt. Tas ir vairāku vārdu saraksts. Tā ir labā vēsts par Dieva glābjošo spēku caur Kristu, kas ienāk mūsu dzīvē, kad uzticamies viņam kā savam personīgajam pestītājam.
You say, well, what happens Tu when he jautās, kā saves viņš me? man I glābi. want to give you a list of words. Kad tu uzticies viņam kā Here's the savam first one. glābējam, When you trust him 1. as your Pētera Savior, vēstulē the Bible says, teikts, ka tu esi crystal clear, atpestīts. the Bible Tu esi says atpestīts that you are Jēzus redeemed. asinīs. 1 Peter. Tas nozīmē, You're ka redeemed by Kristus the blood of Jesus. samaksāja That par means taviem that Christ grēkiem, paid the un price tagad for your tu sin piederi and Dievam. purchased you, so to speak, and now you belong to God. Secondly, Otrkārt, you are tev ir forgiven. piedots. In the process of Atpestīšanas redeeming you, procesā he viņš forgives piedod you visus of tavus all your grēkus, sin, kas which nozīmē, means ka he does viņš not tos hold it vairs against you any netur longer. pret tevi. The third Trešais word vārds ir is taisnošana. justification. Because Tā kā Jesus Jēzus paid the samaksāja price par for taviem your grēkiem, sins, lai arī and viņš even pats though ir he teicis, said ka the soul that dvēsele, kas sinneth, it shall grēkoja, die, and pelnījusi we've nāvi, sinned. Since un mēs he paid visi our esam price, grēkojuši, he now viņš tagad declares pasludina, us ka mēs no vairs longer neesam guilty vainīgi and one of his un children. esam That's what viņa bērni. justification means. Tā He declares us izpaužas no longer guilty. taisnošana. Have Vai I es been biju guilty? vainīgs? Yes. How can he declare me no Jā, longer guilty because kā viņš Jesus var paid my pasludināt, sin ka es debt? vairs neesmu vainīgs? Then, Jo Jēzus the next samaksāja word parādu is par maniem grēkiem. reconciliation. That is, Nākamais in my vārds ir sinfulness, I was away from salīdzināšana. God, separated by sin. Savā grēcīgumā I es am biju šķirts no reconciled Dieva, now bet to him. tagad That is, esmu ar I'm viņu brought back into salīdzinājies. Ir fellowship with atjaunota him. mana I have a sadraudzība ar personal viņu. relationship with him now. Tad That's what esmu reconciliation šķīstīts. is all Tas about. nozīmē, ka uzticoties And then Jēzum I am Kristum kā savam sanctified. personīgajam That means that glābējam, when you trust in Jesus Viņš Christ, your personal maina Savior, he tavu comes in, changes dzīvi. your life, and does Viņš what? nošķir Sets you tevi kā apart vienu no saviem as bērniem one of his sev children. un Listen, savai he godībai, sets you apart as one of kā his arī, children lai tevi for svētītu. himself, for his glory and honor and for your good. And the last Pēdējais word vārds is ir glorification. ieiešana You say, godībā. what in the world does that mean? Paldies Dievam, tas ir pēdējais Thank God. It's solis. the last Kad Viņš step. sauc tavu vārdu un sauc mūs And mājās, glorification mēs means speram pēdējo when soli he šeit uz calls zemes, our name, un he mēs calls saņemam us savu home. balvu, We take ieejam our last godībā, step on this ko earth, Dievs and mums we step sagatavojas into our debesīs. reward and in the glory and all that God has for us in heaven. Kura vēsts vēl tam Now, let me ask you a līdzinās? question. Who has a message that matches Neviena. that? Nobody. Who's got a message to match that? Visu varenais Dievs Almighty God mūs redeems us taisno, and forgives us and justifies salīdzina ar us. sevi, ieved Listen, mani when I think attiecībās about ar sevi, justifying me, dara mani svētu un reconciling šķīstu bring Nošķir me mani into a sev relationship with un himself, vada pareizajā virzienā, sanctifying me, setting me on lai the right mani direction. šķīstītu. And in that Svētais gars sanctification is sāk the Holy darboties Spirit manī working in un our dara lives to for the rest katru of your life. atlikušo dzīves dienu. That is the gospel Tas of ir Jesus Jēzus Christ. Kristus evaņģēlijs. Now let me ask you a question. That being Ja tā ir true, patiesība, give me one kāds reason varētu būt why you iemesls should tev no ever tā be kaunēties? Kāds? ashamed to share it. Nekāds. Anybody? Nobody. Why? Tā ir Because there's no reason to be ashamed labākā of the vēsts. best news. Listen, it's not only good news. Neviens it's the cits nav best atklājis news. vēl labāku vēsti par And šo. nobody's ever come up with a better news than that. If you've Ja vēl never neesi trusted him as your uzticējies viņam kā Savior, it savam is my plea pestītājam, to you. es lūdzu Stop apstājies un padomā and par think about what dzirdēto. you've heard. I've just Esmu told jums you what God darījis says. zināmas Not Dieva my domas, opinion. I've just nevis quoted you some savu scriptures and viedokli. told you what God Esmu said. citējis vairākas rakstu If vietas you've never trusted un him as your pateicis, Savior, ko saka listen, Dievs. you don't have any security. Ja neesi uzticējies viņam kā You savam have glābējam, no hope of eternal tev life. nav No nekādas assurance of eternal drošības. life, because the Tev Bible nav is so crystal pārliecības par clear mūžīgo that your dzīvību. works will not get you to heaven. Because if they would, Jo Bībele God the Father made a pasaka to horrible ļoti mistake in skaidri. sending Jesus to the Tavi cross and darbi dying. nenogādās And tevi God doesn't make any debesīs. mistakes. Ja tā būtu, Dievs Tēvs būtu I'm pieļāvis pleading with you to milzīgu think kļūdu, sūtot about what you Jēzu heard. nomirt pie krusta. Bet And Dievs ask the nekad Lord Jesus nekļūdās. Christ Lūdzu, to lai forgive you Kungs of your Jēzus sins, Kristus piedod tev believing that grēkus. he is Tici, the ka Son Viņš of ir God, Dieva dēls, that ka he Viņš did come nāca, to lai die on the nomirtu pie cross, krusta that he un did shed izlietu his savas blood asins, and ar pay kurām your Viņš ir sin debt in samaksājis full. tavu grēka And in the parādu. process of doing Vienlaikus so, arī pārveidojot tevi par transform you, Dieva make you a bērnu, child of God, seal you apzīmogojot with the tevi ar Holy Svēto Spirit, garu, darot and tevi šķīstu, sanctify lai you visas unto tavas himself, dzīves dienas Viņš that all varētu the būt days ar of your tevi life, un tevī, he'll be there palīdzot in you, tev with kļūt you, par and tādu enabling you cilvēku, to become kādu the Viņš person he vēlas wants tevi you to be. redzēt. There's no message to match it. Lai kur tu būtu, You know that's kas tu true. būtu, Wherever you are, kad šī whoever you pārraide are, beigsies, when vai this is televīzijā, over, radio, vai šeit esot uz whether it's your vietas, television, your radio, whether you're sitting noliec here, galvu un saki Dievam,
Why don't you just bow your head and say, Esmu God, pieļāvis daudzas dzīves I've made a mess kļūdas, of my life. He's right, I don't have any assurance about pamatojoties, anything. ko šodien esmu dzirdējis, I'm asking ka you to Jēzus forgive me of samaksāja my pie sins krusta par based maniem on what grēkiem. I've heard today, Lūdzu, that piedod Jesus manus paid my sin debt in grēkus. full at the cross. I do Es believe ticu, he's ka the viņš Son ir of God. Dieva I do dēls, believe he died ticu, for ka me. viņš I nomira do par believe mani, that he rose from the ticu, dead, ka viņš and I augšām do cēlās believe no now, mirušajiem. as I accept Es him ticu as my viņam Savior. un pieņemu viņu kā savu glābēju. Transform your life. Tas mainīs tavu dzīvi ne tikai uz vienu Hallelujah. dienu, bet aleluja uz That's mūžu. what will happen to you. And Ja tu jau esi say glābts that you are un esi saved, you've been a kristietis Christian long ilgu time. laiku, maybe before varbūt you tev walk šodien out of here jāatzīst today, Dievam, ka esi you need to confess kaunējies, to ka esi God that you've been kavējies un ashamed, you've been baidies, embarrassed, you've been intimidated, neesi nodevies you've been afraid, liecināšanai, kā you tam haven't given a vajadzētu būt. testimony like you ought to, but beginning today, Bet no šodienas, since you know that tā you kā have tu the zini, best ka tev message dāvāta there is, vislieliskākā the only vēsts, message that vienīgā can vēsts, transform kas a var person's pārveidot life cilvēka dzīvi and get him to heaven, un palīdzēt that you nonākt will debesīs, start tu būsi being, jūtīgāks listen, pret iespējām sensitive liecināt to un opportunities gatavs tās and izmantot. eager to take advantage of them. Amen. Āmen! Father, how Tēvs, grateful we are this šorīt morning. mēs esam ļoti pateicīgi. That little word Šis gospel vārds evaņģēlijs is awesome news. sevī Not nes just good news, lielisku it's vēsti, breathtaking news. It's the best news. elpu aizraujošu And I pray the vēsti, Holy Spirit pašu labāko would stir vēsti. every one Es of us lūdzu, to ka have svētais gars an ikvienā no eagerness mums within ieliktu us to ilgas share ar to dalīties, not just the desire, jo tā but ir an labākā eagerness to vēsts, share it. ko kāds jebkad Because varētu it is dzirdēt. the best news anybody Mēs to could ever lūdzam hear. Jēzus And we pray vārdā. that in Jesus' name. Amen. Āmen! Ja tikāt svētīti klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch visā pasaulē vada cilvēkus dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu, kā arī stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrijas un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.